Labdien! Tātad mans vārds ir Kaspars Bokta, esmu kustībai un biedrībai Drosme darīt valdes loceklis, un mēs šodien esam Pāvilostā ar mērķi apvienot visu Latvijas kopienas un cilvēkus, kuriem interesē saglabāt dabu, dabas vērtības un Latvijas identitāti kā tādu. Un tas ir nepieciešams tāpēc, ka mēs esam konstatējuši uz doto brīdi Latvijā pieteikti 52 sabiedriskās apspriešanas projekti, un vairāki projekti jau ir izstrādes stadijā par vēja parku būvniecību dažādās Latvijas vietās, kas faktiski nosedz visu Latvijas ainavu ar vairāk nekā 2000 turbīnām 260 metru augstumā. Tad mēs uzskatām, ka ne kopienām, ne valstī šāda mēroga projekti nav vajadzīgi. Tā iemesla pēc, kad Latvijas elektrības pašpatēriņš no pieteiktajiem projektiem tad jau 5-6 reizes pārsniedz to, ko vispār Latvija patērē kopumā kā valsts. Un mēs uzskatām, ka tie ir tādi klai sagrozīti meli saistībā ar to, ka tas skar mūsu kā valsts energo neatkarību no Krievijas vai energo neatkarību kā tādu. Ja, tad mums šīs te jaudas, kas jau šodien tiek saražotas un kuras plānojās arī no tiem pašiem saules parkiem un paneļiem, viņas jau ir pietiekošas Latvijas valstī un tam līdzīgi. Un tad rodās uzreiz jautājums par to, kā interesēs tad vispār šis viss tiek Latvijas mērogā virzīts, sakārtots valsts līmenī un likuma līmenī, jo tas, ko mēs esam konstatējuši, kad mēs nevēlamies izmantot mūsu vidi, dabu, cilvēkus, lai eksportētu no Latvijas valsts elektroenerģiju, jo patreiz sanāk, kad mēs drīzāk eksportēsim prom no valsts cilvēkus, kas dzīvo laukos un vispār veido Latvijas vidi un identitāti kā tādu. Un ir grūti iedomāties, ka no jebkuras Latvijas pakalnes vai vietas, pārvietojoties pa visu Latviju, mēs redzēsim ainavā 260 metrīgus monstrus, kas degradē gan turismu, gan pamat šīs dabiskās vērtības un tā tālāk. Tad mēs esam izveidojuši šo kustību ar mērķi apvienot visas Latvijas kopienas, kopienu līderus, apvienot resursus ar mērķi šo procesu padarīt kontrolējumu sabiedrības interesēs un visu kopienu un Latvijas valsts iedzīvotāju interesēs. Galvenā lieta ir tāda, ka, lai šādu procesu turpinātu un šāda veida mērogu kustību attīstītu, tam ir nepieciešami ļoti lieli resursi, gan juridiskie, gan mēdīju resursi, gan strateģiskai izpildē nepieciešami instrumenti, ja, kas sastāv gan no aktīvistiem, gan no cilvēkiem, gan no brīvprātīgajiem, kuri saprot mērogu šai problēmai, kas mums draud, un katastrofai, kas mums draud. Un tā visa rezultātā tad mēs esam pieņēmuši lēmumu ļoti stingri plānot šo te kustību apvienošanu ar vienu konkrētu mērķi apturēt un padarīt kontrolējumu šo procesu, kas patreiz ir kā kuģis bez kapteiņa un dreifē jūrā. Un ir tāda bezsēmnieciska valsts rīcība kopumā, kas ir novērojama visos procesos, posmos, sarakstējas ar valsts un pašvaldību iestādēm un tā tālāk. Tad ar šo mēs aicinām kopienas būt aktīvām, mēs aicinām iedziļināties materiālos un mērogā, kādā tiek plānots ne tikai kādā konkrētā Latvijas nostūrī, kā piemēram Pāvilosta, bet domāt par Latviju kopumā. Tās ir mūsu mājas, tā ir mūsu zeme. Un tas ir svarīgākais, par ko mēs cīnāmies. Un gala rezultātā arī daba un visi procesi dabā un mēs dabā esam viens vienots avatars. Un mums jau vairs nav kur atkāpties. Ja mēs zaudējam šo identitāti gan ainavā, gan dabas vērtību ziņā un cilvēku ziņā, tad kaut kas nav kārtībā ar mūsu sistēmu. Paldies! Es esmu Andris Šilers, es nāku no Kosas, Cēsu novadā, un 5. janvārī šogad mēs uzzinājām, ka ir tāda lieta, ka
Cēsu novada 4 pagastos, Amatas, Skujenes, Zaubas un Nītauras pagastos tiek organizēta sabiedriskā apspriešana par 30 8 megavatu vēja staciju būvniecību. Un pagāja pāris dienas, līdz mēs vispār sapratām paši, kuras tiešā veidā skar, jo tas ir tuvu tai vietai, kur es arī dzīvoju, ar ko mums nāksies saskarties. Un mēs uzrunājām vietējos kopienas, vietējos ļaudis apkārt, un mēs saprotam, ka tas ir vienkārši, mēs dzīvojam viskaistākajā vietā uz pasaules. Un šī vieta tiks iznīcināta, jo tas būs industriāls parks, kurā mēs dzīvosim. Jo, ja tev ir 180 grādos, 300 metra augstas vēja turbīnas apkārt, tā tava klusā dzīves vieta, kur tu esi iekopis, ja, viņa vairs nebūs klusa, viņa vairs nebūs tāda, kā bija agrāk, un viņa vairs nebūs šai kopienai piemērota. Un sākums, Kaspars jau teica, par šī attīstība ir no 5. janvāra, es teiktu, lai gan viņiem jau tur rūga ātrāk. Mēs sagatavojām vēstuli, kuru parakstīja 282 cilvēki 5 dienu laikā, izteikt protestu Cēsu novada domai, ka mēs kategoriski iebilstam pret šādu te vēja parka ieceri. Un turpmāk jau mēs atlika vairs tikai pāris nedēļas, lai sagatavotos šai sākotnējai sabiedriskai apspriešanai, uz kuru arī mēs rīkojām piketu un protestējām un ieradās vairāki 100 cilvēku. Un saliekot spēkus kopā no vairākiem pagastiem, ja, tā tad ir jau svaigi nodibināta biedrība Drosme darīt, jo, un kur ir apvienojušies cilvēki ar dažādu pieredzi, ar dažādām zināšanām. Ja, un šobrīd ja, šī ir gandrīz tāda tautas kustība jau veidojās, ja, ka cilvēki sāk saprast, ko tas nozīmē, ja, ka ja visa Latvija tiks noklāta ar šādiem milzīgiem ventilatoriem, tas nav kārtībā, vienkārši tas nevar būt kārtībā, tā nedrīkst būt, un ja īpaši, ka kopienai no tā ir nosacīts labums, praktiski nekāda, ka tas tiek, tā teikt, vienīgi investori interesēs. Ja. Un mēs zaudējam savu identitāti, mēs zaudējam savas ainavas, kāpēc mēs šeit esam, ja Latvijas zeme. Ja, mēs zaudējam vēlmi dzīvot vispār tādā novadā un tādā vietā. Tieši tā. Un tad nerunājot par to, ka ir cilvēki ar medicīniskām diagnozēm, kas būs ietekmēti no šīm infraskaņām, kas ir 10% iedzīvotāji, ir jūtīgāk nekā visi pārējie. Ja. Tad viņiem noteikti būs jāpamet šī dzīves vieta. Un tas nav kārtībā. Tā nedrīkst būt. Un viena būtiska lieta, kas mums vislielāko bažu izraisa sabiedriskā apspriešanā, mēs konstatējām kopā ar pašvaldību, kad pašvaldībā nav instrumentu, lai šāda veida lietas ierobežotu, vai instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam šo procesu kontrolēt kopienu vai pašvaldības ietvaros. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka, un tas ir satversmes arī jautājums, ja pašvaldības iedzīvotāji ievēl konkrētos tautas priekšstāvis pašvaldības deputātu vai vadības amatā, tad šajā situācijā viņi nevar lemt neko vai nevar mums palīdzēt. Un ja mēs ievēlam un uzticam cilvēkiem mūs pārstāvēt, tad ir mazliet dīvaini, kad pašvaldībā nav instrumenti, ar ko tad mūs var pārstāvēt. Tad jautājums, ko pārstāv pašvaldība. Un tas ir satversmes jautājums. Tātad valsts līmenī, mūsuprāt, tā ir viena liela afēra, nekontrolējama un konkrēti investoru radīta, izlobēta gadiem ilgi, izmantojot nepatiesus argumentus un maldinot sabiedrību, gan izmantojot mēdījus, gan likumu, gan valsts varas iekārtu un tam līdzīgi. Un tas ir kliedzošs gadījums, kur būtu faktiski jāskata arī starptautiskā un Eiropas līmenī. Ja. Un mēs esam piesaistījuši mūsu biedrībai jurists ar starpvalstu pieredzi, advokāts kuriem ir bijusi pieredze līdz šim vēja parku attīstīšanai Eiropā, gan Nīderlandē, gan Dānijā, gan Anglijā un viskaut kur citur, kuri ir sapratuši, kāda
mēroga problēmu viņi ir radījuši arī savās zemēs, un tagad viņi grib šo te situāciju mainīt un mums palīdzēt. Tad mūsu biedrība ir pāris nedēļu laikā apvienojusi apmēram vairāk nekā 24 juristus, dažādus, un mēs esam uzņēmuši kontakts ar starptautiskajiem vidas aktīvistiem saistībā ar šo te problēmas mērogu. Un tad mums arī ir mērķis identificēt visus precedentus Eiropas Savienības un pasaules līmenī, pateicoties kuriem ir izdevies apturēt šāda veida dabas katastrofu un katastrofu arī cilvēkiem un mūsu mazajai Latvijai. Mēs katrā gadījumā neesam ar mieru samierināties to, ka ja ir varam 2022. Gadā ieteikumu pašvaldībām, kā integrēt vēja elektrostacijas teritorijos plānojumos, kur ir melns uz balta rakstīts, ja, ka nedaudiet veltas cerības, sabiedrības viedokli, tāpat tā mēs neņemsim vērā. Ja. Mēs bišķiņ īsāk to pasaka, bet tā tur ir pateikts. Ja, mēs tam nepiekrītam un mēs darīsim visu, lai tomēr sabiedrības viedoklis tiktu ņemts vērā, lai arī cilvēks tiktu vērtēts šī ietekmē uz vidi. Mosties bļauj, tik nepieļauj, jau šodien neparīt, mosties drosmei darīt.